Labrīt! Šodien ir 17. augusts, un es sākšu raidījumu Pateicība, mīlestība. Un šodien ir tēma pāridarījumu labošana. Es speciāli uztaisīju tukšu galvu, jo man ir maģiskās acis. Ļoti grūti pierast. Kauns man ir ar tādām acīm. Kauns, bet kaut ko jau vajag zinu. Atribūtiku kaut kādu vajag. Un tas ir tā, ka pāridarījumu labošana. Es jau tur paklausījos vairākas reizes, maz ko atceros, bet es jau, kad biju virtuvē, lūdzu lūgsnu, izdomāju, uz kuru pusi man jālūdz ir. Es padomāju, tam taču ir ļoti liela nozīme. Un sāku ar kompasiem ņemties. Telefonos ir nabori instrumentu, kompas ir. Man jau baigi patīk lūgties uz gāzes skaitītāju pusi. Un tam tad nav nekāda starpība, uz kuru pusi skaitītāju vai kaut ko ieņemt. Bet kas ir, es sāku rakstīt tos grādus, un tas nekas, ka tur ir N, tur VZ un S un Vostok un Sever, vēl zini vārdnīcu vajag man kaut kādu, jo, ja tur grib iedziļināties. Bet padomāju par to, ka šitais te, es izgāju ārā un savādāk viņš rāda, tas telefons, tos ziemeļus. Es zinu, ka istabā savādāk, es tomēr pārbaudīšu. Es 100% zinu, kā man galva labāk zina par tiem telefoniem visu. Es neuzticos vispār viņiem. Ja tur varbūt kaut kādi, šitiem tiem mērniekiem, tiem var uzticēties, bet šitiem telefoniem, istabā rāda, kroči vienu, ārā izēj rāda citu. Es taču apmēram zinu devis puses, nav jau tā, ka ar pirkstu taisīt. Bet es tā arī zināju, kur ir ziemeļi, un padomāju, vai tas ir svarīgi, uz kuru pusi. Jo sanāk, ja es vannas istabā mazgāju kājas, tad es lūdzu uz vienu pusi, ja es virtuvē lūdzu, tad es lūdzu uz otru pusi. Vai kurā stāvā lūgt, un uz kuru pusi lūgt, to es gribētu uzzināt. Ne jau tur baigi zinu, bet uzzināt to gribētu. Un tas ir pāridarījumu labošana, gribēju pa ziemeļiem pastāstīt. Man ir kas sākumā jāuzzina, kad ir jāatvainojas un kad jālūdz piedošana. Kaut kā jāuzprasa, jo es jau varu lūgt arī un atvainošanos un piedošanu, bet, es tā kā laikam skatos no situācijas, bet, tad ir tā ilgi jādomā. Es tā padomāju, es braucu uz sarkanu, viņš man bļauj virsū, noteikti jāsaka atvainojiet. Atvainojiet, piedodiet, varbūt jāsaka. Jāuzzina, ka viņš kādam mācītājiem jāuzprasa ir, ne jau vienam, ne jau diviem, 3 lietas, labas lietas, 4. no visas sirds. Un tad apmēram jau, tas jau 25%, 50%, 75%. Tad jau jāskatās vēlāk, jau vēl kaut ko pielikt, jo līdz 10 es skaitīt māku, man ir 10 pirksti. Taču es dabūnu 10, 5 atdodu, 5 man. Normāli. Vēlāk jau var pielikt klāt visādus ciparus, klāt pie tiem cipariem pirmajiem. Tas nav ļoti vienkārši, visi 10 pietiek. Man pietiek, jo, kreči, neviens ekonomiku nesapratīs, pat ekonomists visekonomiskākais, viņš viņu nesaprot vairāk, tā tas ir. Un pāridarījumu labošana, jo es jau speciāli velku garumā par to atvainošanos, piedošanu, par to sadarināšanos un bildināšanu. Es nevienam neesmu prasījis, bet apmēram sāku saprast. Es tā domāju, kad sadarinās, tad iedod gredzenu. Tas darbojas 1 gadu, bet, es tā domāju, man apziņa tā domā. Un tad var bildināt.
tad var bildināt. Var arī ātrāk bildināt, var uzreiz abus darīt, ja ir pārliecināts, bet sākumā taču vajag līdz ābeļdārzam pavadīt. Sākumā. Vēlāk pat. Tā, un tad ir tur rakstīts. Un tas man ļoti labi patika. Ir tā, kad ir jāraksta būs atlīdzināšanas saraksts. Un kā viņu var iztaisīt? Tas ir tā, ka atkal un atkal nāk prātā, kad es esmu pāri darījis. Un man atkal un atkal nāk prātā, man nāk prātā Lindermanis ar ārlaulības bērnu, nāk prātā no rīta paša. Tagad jau viņš aizmuka kaut kur, bet es jau atceros, kas man no rīta bija. Tur ir paveicies, kad es varēšu kaut ko var izlabot, jo ir cilvēcīgi viss. Var jau izlabot. Nav tā kā pret sienu. Līgavas variantā, ko man tur labot, ja tur ir kā pret sienu, nevar ne pazvanīt, ne uzrakstīt neko, ko es tur varu labot. Tur ir izvēlēts, tur slepeni dienesti seko, viss kaut kas tur ir. Dienesti tur seko un viss kaut kas. Es arī tur nenodarīju, nekādu pāri nenodarīju. Bija Covid sākās un kāzas nenotika, un varbūt pateicība mīlestība, Covidam. Varbūt Covidu pat dēļ manis uztaisīja, varbūt arī. Jo lidmašīnas tā nelidoja. Kā tu, ja lidmašīnas, pat baznīca nestrādāja, nekas nestrādāja. Veikals tik kaut kā ar maskām laid iekšā, pat nedrīkstēja, ja tu nebija precējies, pat nedrīkstēja satikties cilvēki. Tāpēc es izšķīros, jo es jau tā kā, nekas tur, reāli, Covids nebija nekāds. Pat lidmašīna lidoja, ir liecinieks man. Es tur ar tiem plusiem ņēmos. Pat lidmašīna sāka lidot, es parādīju, jo es tur cīnījos ar tām lidmašīnām arī. Un, nevarēja braukt. Kā tu varēja saprecēties, ja nevar pat braukt? Covids vainīgs ir, lai Covids atvainojās un piedod Covids. Un lai Covids labo parādus. Es nezinu, kādā līmenī Covids. Covids vainīgs, tur nav mana vaina vispār. Tur vispār nav vainas. Pārējie tādi ļoti man sīkumiņi. Ienāk ik pa laikam atkal un atkal, kaut tam dēlam ar to siksnu iesitu, tā ienāk. Pārējais man baigu atvainošanos un neesmu darījis pāri. Vienkārši spīdzināju cilvēkus, tāpēc, ka viņi man neklausīja. Ja neklausa mani, tad es, visādus kalu plāniņus, ja man pateiks tā, es pateikšu tā, ja man pateiks tā, es pateikšu tā, bet tur tāds nebija nekāds pāri darīšana, vienkārši audzināšana tā bija. Katrs jau kā māk tā audzina, tādi, es tā uzskatu. Kā tu izaudzināsi savādāk? Jo, ļoti minimāli man ir pārdarījumi. Pārdarījums tas ir, kad es nepievēršos bērnam, bet septembrī es aizbraucu. Un tagad satikos šogad. Maz vispār liekas, ka maz, bet baigais jau attālums. Man jau attaisnojums ir kā racionalizācija, pateicība, mīlestība un racionalizācija. Tas šodien tā, ziko, ja es tāpēc speciāli tā runāju, jo, es vienu murmulu paklausījos, viņš kaut ko runā, ne vārdus piemin, neko, vispār nevar saprast, par ko viņš runā. Es tāpēc vārdus pieminu, lai vismaz kaut kāda interese būtu. Cilvēki jau tāpat nezina, bet vismaz kas zina. Un tas man nāk atkal un atkal prātā. Sveiciens visiem, es vairāk vārdus nesaukšu, bet Māri Mednieku es drīkstu saukt. Māri Medniekam patīk, es viņu saucu. Citus paskatīšos, kāda reakcija būs no vakardienas raidījuma. Jo ir dažādas reakcijas, jo anonimitāte ir ļoti svarīga. Slēgtā reklāma, DVD ar Laurencio, cerams, ka manas acis palīdzēs. Šitās ir slavenās dziednieces Edītas Igaunas acis, es atradu viņas mašīnā. Es māku tagad pārslēgt kameru uz otru pusi, pafilmēšu kaut ko.